Atkal pienācis tas maģiskais gada laiks, kurš visu gadu tev likās, ka nekad nepienāks. Zvanim skan, zvanim skan, zvanim skan. Salve vecī, vai tu atnesīsi dāvanas man? Un man arī. Neaizmirsti visus bāreņus, neaizmirsti visus bārmeņus, neaizmirsti visus mūsu dīlerus, neaizmirsti visus manus suņus, neaizmirsti visus mūsu kaķus, neaizmirsti visu, ko es tev saku. Neaizmirsti futbolistus, zinātniekus, skolotājus, dziedātājus, māsiņas, vecmāmiņas, dakterus, terapeitus, ētniekus, pētniekus, režisorus, medniekus, dejotājus un klejotājus, jo mēs visi patiešām cenšamies ar to, kas mums katram ir. Ja mēs darām, ko varam, visas sūdas izturām, kamaniņas iejudzām un eglītī mēs nocirtām. Darām, ko varam, visus stūrus izsūcām, piparkūkas uzcepām un laimītī mēs izlējām. Ja mēs darām, ko varam, dāvanas mēs sapirkām, pīrāciņus uzcepām, alkašu mēs nopirkām. Ja mēs darām, ko varam, jā, balītī mēs iegriezām, līdz pastardienai dejojām. Balītī mēs iegriezām, līdz pastardienai dejojām. Wow! Tieši tik ātri ir pagājis šis maģiskais gada laiks, un tagad mēs varam atkal lamāties viens uz otru satiksmē, nepamatoti lietot alkoholu darbadienās. Dārgie Latvijas iedzīvotāji, es aicinu katru no mums ieskatīties kārtīgi spogulī un atcerēties, ka nākamais gads ir mūsu gads. Bet ja nu kas, ir arī vēl nākamais gads.